Labs rīts, jau rītdien sāksies pasaules hokeja čempionāts Šveicē, divās pilsētās - Friburgā un Cīrhē. Un vakardien Latvijas hokeja valstsvienība ieradās Cīrhē, kur tad arī aizvadīs savas apakšgrupas spēles. Un no Cīrhes mums ir izdevies sazināties šobrīd ar Ralfu Freibergu, kurš ir nesen pamodies, gatavs doties brokastīs, bet ir arī gatavs pavērt priekšu, kā tad šobrīd ir Latvijas valstsvienība ieradusies. Labs rīts, Ralf! Labrīt, Raimond! Labrīt, Latvija! Vakardien devāties uz Šveici un, protams, pasaules čempionāts sāksies jums tikai sestdien, bet kopumā kāds bija lidojums un vai jau var just šo nelielu, varbūt pozitīvā ziņā mandrāžu? Lidojums viegls, uzņēma, sagaidīja Rīgas lidos ļoti forši, patīkami, paldies viņiem. Jā, lidojums, nekas traks, tiešais reiss, ielidojām, redzējām lidostu un tagad redzējām hotelu. Vakarā mēs izlidojām 5:30, tā mēs tikai pa taisno lidosta hotelis un, vakariņas un gulēt. Jā, cik saprotu, šobrīd rīt brokastu laiks, bet jums arī plānos diezgan agri arī treniņš. Kāds ir šis režīms līdz čempionāta sākumam? Mēs tagad iesim brokastīs, līdz 8:00 brauksim jau uz halli, jo pirmais treniņš agrais tas laikam atšķirās no tā, kāds ir grafiks visām izlasēm. Visi grib noteikti slidot un tad cik, kādas noslodzes un piedāvājums. To mēs redzēsim par citiem grafikiem rītdien, kāds mums ir, to mēs maigi neiespīgs, nav spēlētāju darbs, bet ir labi. Forši būs, trenēsimies, patrenēsimies šodien, rītdien. Parīt un laikam no rīta jau vakarā spēle, tā kā visi ir gatavi, visi gaida. Esam īstenībā 3 dienas pirms spēlēm, tā kā ieradāmies vakar, tā kā arī forši, ka varēsim ieties redzēt sajust halli ātrāk, un tas tā kā pat labāk ir. Pārbaudas spēles jau parādīja, ka ir daudzas šīs komponentes, kas strādā. Protams, arī katrā no pārbaudas spēlēm bija varbūt nedaudz citādāks sastāvs, bet tev pašam, ko šīs pārbaudas spēles un šis sagatavošanās cikls deva sajūtu līmenī par gaidāmo hokeja pavasari? Jā, šogad šošanas posms bija garš, grūts, bet īstenībā, kā arī vairs esam redzējuši intervijās, teica, ka ļoti pozitīvs. Mēs esam smagi strādājuši, un visi, kas ir pelnījuši, būs šeit, jo darbs ir ielas liels, un vispār arī atmosfēra ģērbtuvē un komandā ir ļoti laba, pozitīva, un negribu pat pieminēt tā, bet sajūtas tā kā 23. gadā vismaz ģērbtuvē ar tādu pozitīvismu un to došanos cīņā tādu vēlmi lielo, tā kā tas, manuprāt, tas pozitīvais un labais pašlaik. Tev pašam, Ralf, 10. pasaules čempionāts, laiks tiešām skrien vējas pārnos. Kā tu jau izjūti šo čempionātu pieredzi, salīdzinot, piemēram, ar tiem 7, kuriem šis būs tikai pirmais pasaules čempionāts? Īstenībā es jau zinu, ko sagaidīt, un arī tagad gaidot tevi uz savu sarunu, dzirdot atvaru, kā viņi runāja par Eirovīziju un cik ir visi satraukušies tur, tad es pilnīgi saprotu noteikti tos pirmgadnieks, kur piedalās pirmo reizi vai Eirovīzijā vai pasaules čempionātā, tur tas satraukums un viss ir jauns un viss apkārtējais jauns noteikti, bet ja Eirovīzijā varētu doties katru gadu, 10 kārtas plus mīnus, te jau cilvēki pierastu un nebūtu tāds satraukums. Man ir mandrāža noteikti nav, satraukums pirms spēlēm dienā būs, pašlaik zinu, ko sagaidīt un nekas tāds nav, bet es pieļauju, ka jaunu spēlētājiem bišķiņ ir tā. Sestdien pret Šveici, pret mainiekiem, turnīra sākums jau uzreiz ar tādu augstu intensitāti. Kā tu pats esi varbūt pavērojis Šveici un ko šis pirmais mačs mums arī varētu pavērt par Latvijas valstsvienību? Vai šis pirmais pārbaudas variants jau pasaules čempionātā pret Šveici jau tāds diezgan pamatīgs? Jā, nopietns pretinieks, labākais sastāvs, ko viņi var salikt kopā, 5 spēlētāji no NHL, mājas komanda, pilna arēna būs noteikti atbalsts liels. Spēle noteikti nebūs viegla, bet mēs nebaidāmies. Tas svarīgākais, mēs būsim gatavi tai spēlē. Paldies, Ralf, ka atvēlēji laiku šajā agrajā rīta stundā, lai labu apetīti un lai lielisks pirmais treniņš jau Cīrhē.